nav īstās briesmīgi. Nav šoreiz. Sākumā uztaisīšu tādu spoileri, ko tu šita var atrast, ja? Te ir vāks. Ieraugs sivu kā ķieģevu, vispār paliek drūmi. Jā, liekas, kas te var būt? Te ir miljons signālu. Jā, bet šito es filmēju, tā kā es taisos uz mājām iet. Jā, pati labākā kaudze uzreiz saka, ir tā un tā. Un lūk, šito tad pēc tam redzēsiet, kā es viņus atrodu. No, sveiki visiem. Kaimiņš atsūtīja bildīti. Ceļu tais, un tur vien tāda māja. Sēta mazliet ir izšķūrēta. Varbūt kaut kas tur ir, bet man jāiet. Pa lauku māli iet. Tur vēl kaut kādu puskilometru vismaz. Domāju, kas te vēl būtu? Blakus te tā apstādīts kaut kas. Man liekas, ka te ar lauks bijis, viņš vienkārši apstādīts. Signāls labs, domāju, kaut kāds karš struns būs. Man liekas, ka nav gan. Kā es carisko monētu nekurienē atradz. Jā, 2 kapēki monēta 1820 tie ir sākums. Aleksandrs I. No sēst. Tātad te kustība ir. Šeit nav ceļš parādīts. Te tagad uzbūvēs viņš tāds tagad tikko nošķūrēts un pieblietēts. No, uzmanīgi jāiet. Viņš jau teica, viņš saka, izej to ceļu vispirms, pēc tam uz to māju. No. Pirmā monēta. Pirmais arī iedzījies signāls pāris, tie Pepa Šarika bija. Tā buņģi kaut kāda mistiska. Nav pa nekurien staigāja, kas liecina, ka te lūs un atziņa. Solīts neliels. Te nav mājas, nekādi citi kaķveidīgie nav staigāti. Nesen staigājis, burtiski nesen. Svaigi absolūti pēda, pretī nāca, varbūt viņš man dzirdē. Reti var sastapt tās pēdas, bet nu, tagad viņiem tiem meža kaķiem ir, kur dzīvot. Nav sāk lietas līt. Šitā ir tā ēka viena. Nezinu, kas man te atradīsies. Tāds viss tā iekš izvilkt ārā. Varbūt kaut kas nobirs zem grīdas. Pēc tās būvēšanas tur silikātiņš skatos iemūrēts, tur kaut kas, viss kaut kas. Baigi biezie čeļi te nav dzīvojuši. Nu. Viss gadījums, kā es saku. Nu, pūksteņu korpusā atrad. Tas sudrabs, man liekas, ka tas nav. Kaut kāds alumīnijs. Nu, neizstās viņš pēc sudraba. Varbūt kļūdos, nezinu. Labi. Izstās kaut kas noniķelēts, padomju, brīnums. Nav blakus. Nezinu, te kaut kāda. Varēja kaut kāds biezums uzķert, lai iekšā un jā, zelta tagad tas kalota. Skaists alumīnijs. Nu, kurš zina, var pateikt priekšā. Nu, man izstāsta, ka kaut kas te lējās iekšā, un tad tas šķidrums noticēja, biezumi te palika.
ļoti jaudīgi. Džips kaut kur brauc. To dzirdēt. Reku pūksnim arī vāciņš. Padomu kaut kāds brīnums izstrīdāk. Es jau kartē apstījos. Tā māja pēc kara te. Varbūt otrs vāks arī. 40. gada kartē nav. Pūkstens kaut kāds padomu bijis. Chronometrs varbūt skriet pa mežu. Nu, neko nevar zināt. Nu, nav tas. Tas nav sudrabs. Nu, notīrīs mājās. Negaidīts atradums. Ka šī tāds misiņu gabals var būt tik liels jau kaut kur. Es nezinu, kāda viņam nosīja. Ko es zinu droši, ja, krāsa īstā. Cik 2 kilo ir. Desnieks. Baigi mētājās. Te nezinu. Kā liela varbūtība kaut ko atrast, tā pie reizes arī neliela. Šī tāds var atrast. Te. Dīžu perspektīvu nav nevienam līdzies. Es tā baigi iemaucu. Skatos, skanēja nežēlīgi, protams. Viņš plakaniski tik guvēja. Es tā noliku blakus lāpus, domāju, varbūt lāpus uztaisīt. Misiņu lāpus troku baigi. Tad detektors vispār trako. Nav maldu. Šīts virspusē. Arī. Padomu laikos ap bronzu baigi labi bija. Krančiks tāds. Katrā nabaga mājā bija misiņš. Redz, kur spīd bronzas krāni. Nu jā. Virspusē mētājās. Kultūras lāns te bagāts būs. Nu, te vēl kaut kāds. Kas tās tāds? Alumīnija gabals. Tie kaut kādi drošinātāji. Vēstures entuziastiem baigā. Varbūt kādam vajag, ne? Nezinu, kas tāds ir. Bet viņš no bronzas ir atkal. Jā. Kāds kilometrs pēc tam jānes visu šitie. Nu, labi. 20 kilogramu. Kā saka, lūpjā aizdritina. Nu, nezinu, kaut kādi 4 ir jau. Pūkstens iekšpusē bija otrais. Viņš šoks iestājās. Redz, ka izjauks no kabats. Šito pirms tam atrad. Redz, ka viņam otra puse. Nu, padomu viņš pūkstens. Tas diez tas pats. Nē, tas ir cits. Tas nav tas pats. Normāli. Diez, kas tas varētu būt? Diez interesanti. Izsviedies man. Pūksteņu vāks.
Gan šitai sienai abās pusēs tie vāki ir. Tajā pusē un šitie. Kaut kur sienā. Varbūt siena no pūkstiņiem mūrēta. Nu, šitie izdrek un pār tajā pusē. Tagad ar sienu varbūt vēl kāds 10 detaļas no pūkstiņa var izrakt vāciņus. Kolekcionārs, vāciņu kolekcionārs šeit dzīvoja. No, laiks sauc. Bet tie, kas skatās šorts, tie redzēs, kā es viņu notīrīju. Redz, kas te izdrakās blakus pūkstiņiem. Tātad māja vecāka, te dzīvojuši arī pirms kara. Nu, te blakus pūkstiņiem, roku, domāju, būs kārtējs pūkstens. Latiņš. Šitie tikai 1927. gada. Man patīk, bija viens pazīstams, visiem racējiem pazīstams čaus reklāmas plakātu uztaisījis ar latiem. Es skatos tur vienlatnieks 1925. Domāju, kā es viņam tā teikšu vecim, jo, hei, klausies vecīt, nu, tas, kas taisīja, tas nejēdz neko. Pagāja kaut kāds mēnesis, skatos, pārtaisīts cipars. Kāds bija pateicis. Nu, ja viņš skatās, tad viņš zina, ka neblamēšu te veici. Nu, viss jau, raciens izdevies. Šitā šķipeli, kas ir no misiņa, tā dārgāk maksās, cik šits lats. Bet pa latu nesavīzām lielāks prieks. Es jau domāju, vai tad neviena monēta. Te monētas ir, tik vienkārši mēsli pa daudz. Šits jau skan riktīgi. Mūsu latviešu nauda viskaistākā. Nu, kā tu reklāmā saka, pieļauju, ka mūsu latviešu nauda ir viskaistākā. Pastāv tāda iespējamība no 10-9. Nu, kāpēc abās pusēs tie pūksteņi, te ir loks bijis. Tikko palodzi ieraudzīja. Tagad, kā saka, šortiem netiks. Tiks tiem, kas skatās tikai garos. Nu, vēl viens. Atkal 24. Jā, te pa palodzi birs nost, vai nu palodzē bijis noslēpts kaut kas. Zem tā logi jāroka. No, līst un līst. Vēl viens pūkstens. Šito laikam paņēmu šo virskārt nost. Melnie traucē. Bet viņi nav sudrabi, viņi kaut kādi. Kaut kas te cits. Nezinu, to marku pa visiem jau atradīs. Kaut kāda no misiņa. Plata te bija. 2 gabalu. Es 2 vienlaicīgi nebiju laikam atrads. Nā, beigās parādīšu. Normāli kaudze ar pūksteņu vākiem. Nu, šoreiz šort skatītājiem būs. Vispār čerks tikai. Tagad nevar ieraudzīt, kur es viņu te noliku. Vispār nav skaņas viņam. Paši dzirdēt, klirk, klirk, klirk. Šitas 3. šodien. Riktīgi no loga biruši. Atkal 27. gads. Nu, pārmaļ vienu to pašu kaudzi. Viņi neskan. Viņi tā nosūbējuši, ka sitiens tikai dzelzim. Labi. 3 lietas, labas lietas. 4. kā saka, netraucē.
Nekaunība otrā laima. Kārtējā detaļa no pūksteņa droši vien. Vai kļūdos? Nē, nekļūdos. Šitam cilvēkam bija grūti. Viņš bez pūksteņa nevarēja dzīvot nevienu minūti laikam. Nā, šī tādā sen nebija meklējis. Bet, nu, rezultāts priecē, bet spēku vairāk nav. Šita visa akmeņa apakšā. Redz, ko virspusē mētājās. Kas tas tāds ir? Karota kaut kāda. Alumīnijas. Nevienu monētu nevar atrast. Izņemot sudraba naudu. Tā trīs tie vienotnieki vairāk nevienu neesmu atradis monētu. Nu, uz ceļu tur to cereni. Tāpēc, ka te brīkšķi, te kamēr šitos visus nenolasīs, varbūtība neliela absolūti. Nu, var jā, protams. Es vienu šnabu korķi atradzēs. Te ir visi šitādi, tezinu, visādi baigie plaukšķi. Vienkārši. Dzīvojuši un metuši, tā kā viduslaikos paliek iespējas visu par logu ārā. Drīz man liekas, ka beigšu kaut kā man ērkas nav vairāk. Lietas beidzies, var braukt mājās. Nu ko, šodien jābeidz. Iešu atpakaļ uz mašīnu. Nav ērkas. Te jāņem mazo spoli. Es domāju, ka tev šo to var izrakt. Ar lielo es vienkārši daru visu otrādi, jā. Ar lielo atbraucēs. Paldies šim namiņām, paldies. Kaimiņam, ka ļauj man te rakt. Bet nu, šīs nav tās vietas, kur tipveidi, jā, vecis nāk, jā, nu nē. Te ir izstās bezcerīgi, un tāpēc arī kaut ko vēl var atrast. Nu, šitā izstās. Tas gūms. Nu, vēl tur Mugursoma armija atcerējos. Tad bija citām mantām pilna, ka bija jāskrien. Tagad ejot. Tad nezinu, kaut kādi 15 kilogramu bija laikam. Visādi krāni. Man liekas, ka nekāda vaina. Tad izpētīšu, kas par pūkseņiem. Tad varbūt kaut ko pateiks. Ja nebūs ko teikt, tad ar to arī beidzam. Nu ko, pirmās sērijas beigas.